Pirmdienā Džilingers, G-Spots, jā, atgriežamies, bet jaunā formātā, ņemot vērā to, ka tuvojas pašvaldības vēlēšanas, tad mums ienāca interesantā iniciatīva, un jaunā rubrika sauksies Mērs pret mēru. Mērs pret mēru. Vienmēr tie burti sarežģīti, bet nekas. Un tas nozīmē, ka mums piedalīsies divi, manuprāt, interesantākie pretendenti uz mēra, Rīgas mēra amatu. Tas ir Latvijas attīstībai partijas biedrs Juris Pūce un Latvija pirmā vietā Ainārs Šlesers. Formāts ir tāds, 8 raidījumi ar katru pa stundai. Apskatīsim visus jautājumus, kas Rīgā notiek, kas nenotiek, kā vajadzētu notikt, gan to, kas notiek Latvijā un kas nenotiek Latvijā, gan arī to, kas notiek starptautiskajā arēnā, gan arī izrunāsim kandidātu grēciņus, gan arī visu, ko viņi ir sastrādājuši līdz šim un ko domās sastrādāt nākotnē, kā arī beigās grand debate, 17. raidījums, kur abi tiksies aci pret aci un sirsnīgi debatēs. Tur nebūs mums laika ierobežojuma, darīsim to tik ilgi, cik tas būs interesanti. Un tātad vēršu uzmanību uz to, ka raidlaiks G-Spotā ir finansēts no partijām, bet ne saturs. Saturs pilnīgi manā pārziņā. Jautājumi iepriekš nav saskaņoti ar kandidātiem, bet aptuvenās tēmas, kurā virzienā mēs mauksim katru raidījumu, to es esmu darījis kandidātiem zināmu. Un tā, lai viņus nenokopinātu, man ir Neks Ivans Salts, jauns izstrādājums no 1. janvāra būs pārdošanā, hibrīds ar parasto cigareti un e-cigareti. Un tad sākam stunda. Un vēl turklāt piebildīšu to, ka skatītāji komentāros var uzdot jautājumus. Un kādā no nākamajiem raidījumiem mēs interesantākos un saturīgākos jautājumus uzdosim kandidātiem. Un tā sākam tātad stundā. Juris Pūce, Latvijas attīstībai. Sveiks, Juris! Sveiks! Prieks redzēt. Prieks redzēt, jā. Uzreiz sākšu tādu varbūt nedaudz abstraktu, bet tepat laikā konkrētu jautājumu. Kāds, tavuprāt, būtu ideālais Rīgas mērs un kādas viņam vajadzētu piemest rakstura īpašībām kādām? Jābūt spējīgam lēmumu pieņemt, un tas nemaz nav tik bieži sastopama lieta. Ir tās anekdotas daudzās, kur saka, ka cilvēks aiziet pie doktora un saka, man ir šausmīgs stress. Viņam saka, ko tu jūs darat? Es kartupeļus šķiroju, lieli, vidēji un mazi. Es jau, kur tas stress, bet tik daudz lēmumu jāpieņem, tik daudz lēmumu, kurš kurā kartupeļu rindā. Bet Rīgas mēra specifika, tā kā Rīgas pašvaldība uzbūvēta tieši tāda ir, ka tur katru dienu ir jāpieņem vairāki lēmumi. Un daļa no tā lēmuma ļoti liela, daļa ļoti mazi, bet tā sistēma tā ir uzbūvēta, ka visi skrien pie mēra un prasa, kā tā lēmumu pieņemt. Tā kā lēmumu jābūt spējīgam pieņemt, nozīmē, ka drosmes elements un arī jāsaprot, par ko tu lemsi. Tas droši vien ir svarīgākais jebkuram Rīgas mēram, kas tur darīs. Tur ir bijuši tādi mēra amatā cilvēki, kas nav bijuši spējīgi vai ir baidījušies no lēmumu pieņemšanas. Tie parasti, kā tur bija tajā ausekļu tulkotajā tekstā, aiziet ar sēnelām prom. Jā, tādi pazūd, kā pelavas pazūd. Jā. Lēmumu nepieņemšana arī ir lēmumu pieņemšana. Taisnība. Tikai tā problēma ir tāda, ka Rīgas pašvaldība nodarbojas ļoti praktiskām lietām. Tev ir, protams, politikas elementi, diezgan daudz, bet ļoti daudz ir praktiski lietu. Un atliekot lēmumus, nelemjot, tu vienkārši konkrēti ietekmi iedzīvotājs. Nebūs tā iela saremontēta, nebūs tas parks uzbūvēts, nenotiks kādi pasākumi, ja lēmums tiks atlikts.
Nu, vai arī tas tiks izdarīts pa galvu, pa kaklu, pa šausmīgi dārgu naudu un nekvalitīvu. Ja? Nu, tad kā ir tā ir tā izšķiršanās. Principā tā nav izšķiršanās. Es nelēmu, man nepatīk, tā ir izšķiršanās. Es gribu, lai būtu pa galvu, pa kaklu vai ļoti dārgi. Ja? Nu, vai tas ir labs mērs, manuprāt, tas ir slikts mērs. Bet lēmumu pieņemšana arī ietvers arī kļūdainus lēmumus. Jā, tā ir, tā vienmēr ir. Nu, tas savukārt, tā savukārt, manuprāt, ir viena no lietām, kas ir mūsu problēma, gan valsts pārvaldē, gan politikā kopumā. Mēs esam noskaņojušies, ka politikā un valsts pārvaldē kļūdīties nedrīkst. Un tāda to, ko mēdz saukt vadības teorijā par nulles riska politiku mums ir. Nepieļauj riskus. Nu, kā to var izdarīt? Ja tev ir 1000 lēmumu jāpieņem, tu vari pārvērst lēmumus par birokrātiju. Tu vienkārši paprasti vēl 1000 atzinumus, vēl 10 cilvēkiem jāpasaka, ka tā drīkst lemt, un tad es esmu drošs, tad es varu pieņemt. Jo, ja kas tad atbildība būs izdalīts starp daudziem cilvēkiem? Ja? Kolektīvā bezatbildība. Jā, tad kaut kādas komisijas, padomas, darba grupas, tā tagad funkcionē mums. Tas, diemžēl, ir tā, ka tā birokrātija sevi ievelk. Tev aizvien vairāk un vairāk prasās to procesu, lai lēmumu pieņem. Tagad jau valdība mums funkcionē tā, ka mums ir kaut kāda problēma, mēs esam fiksējuši, mums ir jāizveido darba grupa vai tur attīstības komiteja vai kaut kāds vienalga kāds nosaukums. Ja? Šādā sistēmā strādājot, agrāk vai vēlāk lēmumi vienkārši netiek pieņemti. Viss ir tikai darbs ir veltīts procedūrai. Tā vietā, manuprāt, mums būtu jāsaprot, ka ja lēmumi tiek pieņemti, kaut kad būs arī kļūdas, neveiksmes. Un politiķiem un valsts pārvaldes cilvēkiem atklāti arī jāatzīst, ja tāda neveiksme bijis, jāpasaka, jā, tā bija neveiksme, nesanāca. Jāpaskaidro iemeslu. Savukārt mums kā sabiedrībai ir jāsaprot, ka labāk, ka cilvēks šad tad kļūdās, bet vairumā gadījumu rīkojās, nekā ka mums cilvēks varbūt nekad nekļūdās, bet nekad arī nerīkojās. Ja? Un, vai vienmēr mums tā sanāk, to es nezinu. Tas, protams, ir mūsu visu kā sabiedrības atbildība, kā mēs pieņemam lēmumus paši politikā. Labi. Vienu lietu tāda dzirdēju. Jāspēj pieņemt lēmumus. Viss priekš ideāli mēr. Nē, skaidrs, ka tur ir vēl cits lietas klāt. Ja tu pieņem lēmumus, bet, piemēram, esi cietsirdīgs kā cilvēks, tad droši vien, ka tas novedīs pie tā, ka tie lēmumi ir diezgan tādi asiņaini, varētu tā formulēt teikt. Ja. Zināmai līdzcietībai, empātijai ir jābūt. Tomēr jāsaprot, ka tu jau rīkojies cilvēku labad. Bet dažreiz jau politikā cietsirdīgie lēmumi ir nepieciešami. Nē, šad tad ir vajadzīgi pieņemt arī lēmumus, kas ir īstermiņā nepopulāri, bet ilgtermiņā nes lielāku atdevi. Un tas ir to jāmāk izstāstīt. Ir, ka šodien mēs, piemēram, samazināsim darbinieku skaitu vienā vai otrā vietā. Vai mēs, piemēram, šodien pārtrauksim maksāt tādu un tādu atbalstu. Bet tā vietā mums izveidosim sistēmu, kur būs tas un tas. Ja? Un tas ir tāda politiķa darbs, to jāmāk arī paskaidrot. Ja? Tas arī viena prasme, kas jebkuram mēram būs prasme izskaidrot, kāpēc tu rīkojies vienā vai otrā vietā. Ja? Bet atkal mums ir arī tendence politikā, un tas nav tikai Latvijā, daudz vieta, ka mēs aizraujamies, mēs skatāmies, tur ir tikai galvenais, lai tā smuki smaida, un tad tā smuki runā, un tad jau ir labs. Ja? Tāds, lai neminētu nevienu šodienas politiķi, teiksim, Anatolija Gorbanova fenomens. Ja tāds, glīti izskatās, labi runā, ir pārliecināts, iespēja rada. Bija arī gana gudrs. Jā, bet kādu lēmumu pieņēma, ja neskaita, protams, 90. gada 4. maiju, par ko nav šaubu, ja? Bet kas pēc tam? Tad jau mums paliek tā mīklaina sajūta, kur bija tie lēmumi. Līdzīgi ir ar daudziem citiem politiķiem, ne tikai Latvijā. Kad tu, kā saka, labi iznesies, kā tāds pietuka krustiņš, ja? Un runā un smuki, viss ir labi, teikumi ir veiksmīgi savirknēti, bet uz ko tas viss ved, tas nav skaidrs. Ja? Tā kā tā komunikācijas prasme ļoti svarīga, tev jāmāk pateikt, ko tu dari, izskaidrot tas, ko tu dari, bet pamatā ir jābūt tam, ka tu zini, kāpēc tu esi lēmis. Patiešām zini un pieņem šo lēmumu apzināti. Labi, bet tad, es tātad dzirdēju, tātad pirmais ir spēja pieņemt lēmumus, otrais ir nebūt cietsirdīgam, un trešais mācīt izskaidrot. Jā. Paskaidrot. Bet nav labi arī mīkssirdīgs, jo tad var... ļoti empātisks cilvēks, es nevaru pieņemt to lēmumu, jo tas nodarīs tiem pāri, kaut arī tas būtu vajadzīgs. Tāpēc, ka tomēr pirmā vietā tomēr ir spēja pieņemt lēmumu. Un politikā, tas ir vispār jebkura vadībā.
labs vadītājs jau nav tas cilvēks, kas prēmiju izmaksā. Tas ir labs. Tas ir foršs cilvēks varbūt, jā, bet labs cilvēks ir labs vadītājs. Parādās tā brīdī, kurš māca atlaist cilvēku no darba. Jo reizēm ir jāatlaiž. Nu, nav versija, ir jāatlaiž. Nav versija. Un tas, kas māca to izdarīt, māca izstāstīt iemeslus, ka viņš tā dara, tas ir arī tas labais vadītājs. Ja? Un tā ir ar mēra darbu. Tur arī cilvēku atlaišana, protams, bet tas varbūt nav būtiskākā komponenta. Jebkura izšķiršanās, tas nozīmē, piemēram, tāpēc, ka nauda, visbiežāk tas jautājums par naudu. Un nauda jau nav bezgalīga, un tev jāizšķirās. Šodien mēs koncentrēsimies uz šo, tas mums būs pirmais darbs. Un pēc tam uz to, tas būs otrais darbs. Ja, un tad uz to, tas būs trešais darbs. Ar to mums uzreiz jāpasaka, piedodiet, jūs esat trešais darbs, vai varbūt pat 17. Un jūsu kārta pienāks pēc 3 gadiem. Okay. Labi, kā tu izvērtēji, kā tu pats atbilsti šim aprakstam, kā tu drusku tādam ideālam mēram? Ja, skaidrs, ka es jau runāju un pie sevis arī domāju, lai es pareizi izskatos. Tas ir skaidrs, ja to var kaut kā sev pasniegt, ja kopīgās kategorijas. Uzreiz saka, ideālās kvalitātes ir tās, kuras tev pašam piemīt. Es domāju, ka man ir personīgi jāpieliek klāt, un es esmu mētiecīgi pie tā strādājis, arī domājis pie tā. Man ir mētiecīgi jāpieliek klāt pie tā, lai es mēdz būt rīcībā un arī lēmumos. Bet reizēm ir arī jābūt līdzcietībai vairāk. Ja man trūkumi jānorāda šajā pret šo portretu. Bet lēmumu es pieņemt varu, un es sev vērtēju kā diezgan gudru cilvēku. Tā kā, tā ir tāda kategorija, kuras var rīkoties. Ja? Bet tas asums var būt, tas ir noderīgs lēmumu pieņemšanas fāzē, bet tev ir arī jāizjūt, kurā brīdī tu ar savu asumu varbūt brauc pāri kādam. Reizēm tas traucējas tavā darbībā. Tas man nav traucējis lēmumu pieņemt, bet es apzinos, ka, un principā, jo vecāks paliek, jo vairāk paliek. Piemēram, kad es biju jaunāks, es domāju, ka patiesība ir svarīgāka par pieklājību. Jo vecāks es palieku, jo vairāk es domāju, nevienmēr tā ir. Ka pieklājība var arī dažreiz būt svarīgāka par patiesību. Par patiesību, jo tev ir nevienmēr pasakot tā, kā tas ir, varbūt nodarot kādam sāpes, tu patiesībā palīdzi arī gan sev, gan tam cilvēkam vai tur plašākam kontekstam. Ja? Labāk ir būt pieklājīgam, šādi tad paturēt pie sev kādas domas par vienu vai otru lietu un iet uz priekšu. Okay. Ja tev būtu tā 7-10 minūšu laikā jāizstāsta savu biogrāfiju, un tā kā tu neesi politikā nekāds jaunpienācējs, tu esi diezgan ilgus gadus bijis politikā, kāda būtu tā tava biogrāfija, kur tu gribētu izstāstīt? Kas ar tevi ir noticis, un tie tavi konkrētie darbi politikas jomā, ko tu esi paveicis, kuriem ir kaut kāda nozīme palikusi? Bet sākumā biogrāfija. Es esmu gandrīz 45 gadus vecs rīdzinieks, dzimis audzis te Rīgā, Āgenskalna priedēs pie Botāniskā dārza, jau kāds gadus 30 jau, jā, dzīvoju Rīgas centrā, un man ir izveidojusies tāda profesionāla karjera, kur es visu savu dzīvi esmu bijis vienlaikus ļoti aktīvs sabiedriski, meklējis dažādas lomas un vietas, sākot no studentu padomēm un beidzot ar partijām, ja, kur tu var pielikt punktu pa vidu visādas dažādas nevalstiskās iniciatīvas, kuras esmu izdarbojies. Un otrā pusē man bijis arī vienmēr ir kaut kāds privāts biznesa aktivitāte, kuras esmu strādājis pats, lai būtu konkurētspējīgs tādā īstajā ekonomikā, nevis tajā tikai sabiedriskajā dzīvē. Tas tevi tad neatiecās, piedod, ka tas Šlesera teiciens, ka cilvēks, kurš iet politikā un nav pat vienu putekļu sūcēju pārdevis, tas nesaprot, kā tā ekonomika darbojās. Es putekļu sūcējus neesmu pārdevis, bet, piemēram, kokteļus es esmu pārdevis. Man savā dzīvē ir bijis arī kafejnīca, man ir bijis vidu pārbaudas pie manis, man ir bijis PVD pārbaudas pie manis, man ir bijis, nav nekāda tur nozīmīga soda, nav tāda, es diezgan godīgs esmu kopumā. Es esmu lielāko daļu savas dzīves
paralēli dažādiem aktivitātēm bijis arī privāti. Pats sevis nodarbināt. Man tas diezgan svarīgi ir bijis, tāda neatkarības arī, ka es pats sev varu uzturēt un pats varu sev parūpēties. Nu, izņemot to posmu, ka es ļoti intensīvi kaut kādā valsts darbā, es biju, protams, es licis malā to tur tā, kā var teikt, ieziemojis, ja, uz kādu brīdi to privātu aktivitāti, vai ka es biju ekonomikas ministrijā, valsts sekretārs, vai ka es biju, protams, saimā un valdībā, tad es to periodu, protams, nē. Bet pārējā laikā man tas ir bijis viegli. Tāpēc arī, piemēram, man aizejot no tā valsts darba, man nav, es zinu, ka daudziem tur politikas kolēģiem tā diezgan liela drāma vienmēr katru reizi, ko viņi tagad darīs un tā. Man tas ir salīdzinoši viegli, jo es zinu, kā tas ir pašam savu darbu pārdot reālās ekonomikas un konkurences apstākļos. Nu, un es politikā esmu diezgan ilgstoši par to domājis. Man brālis man mēdz atzīmēt par to, ka es esmu, man šķiet, man bija kaut kādi, bija atmodas laiks, kaut kāda 7, 8 vai 9 kaut kā tāds apmēram gadi, un kad mans brālis man prasīs, kas tā es dzīvē ir būtis, bet, protams, ka es būtu prezidents, un tas ir bijis tāds ar lielu pārliecību, un ko es tur kā prezidents darīšu, un kā es rīkošos, ja, un tādā ziņā kaut kur fonā tas, ka es varētu būt politikā ļoti no agras bērnības, es esmu runātīgs, ļoti man patīk lasīt, izzināt, vienmēr ļoti vēsture patikusi, un tas ir kaut kāds kategoriski, kaut kā dabiski stumjus to, ka tā sabiedriskā dzīve. Ja. Pats politikas periods, tur ir tādā vēlētā amatā politikā, es biju no 17. līdz 22. gadam valsts varā, sākuma opozīcijā Rīgā, pēc tam saimā un valdībā. Bija man tāds iespēja un atbildība, un es to tieši tā uztveru kā atbildību. 10 gadu Latvija bija runājusi, ko darīt ar administratīvo teritoriālo reformu, bet mazāk bija darījusi. Es neuzskatīju, ka tas ir kaut kāds darbs, ko šausmīgi modernu dara, jo patiesībā tās izpētes un darbs, kas bija jādara, bija 20 gadus vecas, ja, tikai nekad bija izdarīts. Ja, un es to izdarīju. Un tā reforma tika realizēta, un nākamgad būs pašvaldību vēlēšanas, kur ievēlēs 42 pašvaldību domas. Bija 119 pašvaldību domas pirms es atnācu. Ja, tā ir tā maiņa, kas ir notikusi, kas bija mans darbs, kas man bija jāizdara. Man nācās arī, tā nebija man izvēle, pie tā nonāca. Man nācās atlaist sākumā Nilu Ušakovu, pēc tam Rīgas domi. Izvēle tā nebija tāpēc, ka vienkārši tie pārkāpumi jau bija notikuši pirms manis, nevis manā laikā. Man vienkārši bija viņi jāizmeklē un jādara, likums to liku pienākumu. Bet atkal, protams... Bet tie pārkāpumi ir arī pierādīti? Jā, mēs gan ar pašu domas atlaišanu izgāja caur tiesas pārbaudi, gan arī Ušakovs 3 instancēs tiesājās, un es visās 3 instancēs, es ministrija visās 3 instancēs uzvarēju. Ušakovu, tur tie pārkāpumi bija būtiski. Kaut kā neesmu dzirdējis, ka Ušakovs sēdē cietumā... Nē, tā bija atlaišana. Tā tiesāšana par atlaišanu no darba. Viņš teica, ka viņi nepamatot, viņš ir atlaists. Tam ministram tāds pilnvērs atstādināt. Tāds sodās ir, viņš var tiesāties. Un visās instancēs, 3 instancēs administratīvā tiesa atzina, ka es esmu rīkojies pareizi lēmumu pieņemot. Tā kā jā, tā bija tāda atbildība. Bija zināms, ka tam Ušakovam tie pārkāpumi ir arī pirms tam. Iepriekšējie ministri kaut kā bija baidījušies, vai tur bija kaut kāds politisks norunas vai kā citi iemesli tai tēmai pieķerties. Man savukārt tāda baiļu nebija un rīcība bija un jādara. Bija vēl daudz citi tur lēmumi. Es kopumā uzskatu, ka ministram tajā periodā, ja viņam ir dots, ir jāpieņem tie lēmumi, kas no viņiem priekšā stāv. Mēs sagatavojām pēc tam, jau, kad es biju atgriezies saimā, arī pieņēmām jauno pašvaldības likumu. Mēs jaunu atkritumu apsaimniekošanas plānu pieņem, un tāds diezgan nozīmīgs pārmaiņas, ko mēs izjutīsim tikai vēl ilgāku laiku uz priekšu. Bet tie droši vien paliks saistībā ar manu vārdu uz visiem laikiem, ka esmu ATR sagatavojis un ka es esmu Ušakovu atlaidis. Bet jā, Ušakovs tevi sveicinās tagad? Jā, es viņu arī sveicinu. Nekā personīgi? Es domāju, ka viņš vienu brīdi bija ļoti uz mani apvainojies. Man tāda sajūta bija tāda personīgi nolasot. Bet es domāju, ka viņš patiesībā diezgan veselīgs pašapziņas cilvēks. Ir vienkārši vienu brīdi, ka tajā Rīgas domē, būsim godīgi, viņš bija tomēr kungs un ķēniņš, ja, un ļoti liels kungs savā apziņā. Ja, un 10 gadus viņš tur bija, un tad pēkšņi atnāk viens tāds jauns čalīts un izdomā viņu atlaist tāpat vien. Ja. Un es pieļauju, ka viņam bija tāda sajūta, ka es to daru politiski, un pret viņš jau to arī teica, vēršoties, un bija tāda sakāpināti. Kaut kāda patiesība tajā arī ir.
Es skaidrs, ka tur politiskā komponenta vienmēr ir, jo ministrs ir politiķis. Es esmu politiķis kā cilvēks un domāju kā politiķis, bet tur ir likums skaidri nosaka, es nedrīkstu tādu lēmumu pieņemt tikai politiski vadīts. Man arī visas pārbaudas, jo tur ir jāveic izmeklēšana, dokumenti jāpārbauda, man tās visas pārbaudas. Neviens, piemēram, no mana biroja darbiniekiem to nedarīja. To darīja tīri ierēģi, tāpēc, lai būtu nodalīta tā funkcija, ka es neprasu, vai tur ir, meklējiet tur pierādījumus, vai te reko es atnesu pierādījumu. Ja? Bet beigās sagatavotais lēmuma projekts ir ministram jāparaksta, tajā brīdī nevis īsti kā politiķim, bet kā administratīvām personai. Un to pārbauda tiesa. Un tas, ko tiesa arī pārbaudīja, tiesa arī atzina, ka tie pierādījumi ir pietiekami un argumentācija ir pietiekama. Un šajā gadījumā tad tiesas izdevums, kas sēdz? Valsts. Valsts, tas ir administratīvs process. Lai privāta persona varētu aizsargāt savus intereses. Arī Nilam Ušakovam ir tiesības, viņš var aizsargāt savas tiesības mūsu valstī. Tas ir labi. Es zinu, ka Latvijā sabiedrībā ik pa laikam noskan, kāpēc tur cilvēki to dara, bet tā ir nenormāli svarīga lieta, ko mēs nespējam reizēm novērtēt pietiekami. Protams, ka būs tur kaut kādi gadījumi, kur vainīga persona vienkārši izmantos tiesas sistēmu savās interesēs. Bet vienkārši vajag padomāt katru reizi par to gadījumu, ja tā ir nevainīga persona. Ja viņai nebūs šīs tiesības aizsargāt, tas būs daudz sliktāk. Ja viņi iekļūs tā kā Kafkas procesā, tu netiec ārā. Ja? Netiec ārā vienkārši no tās lietas. Ja? Tas ir daudz sliktāk. Ja? Un tāpēc ir jābūt šai sistēmai. Tā ir tāda demokrātijas viens no pamatiem. Labi, tu minēji arī to ATR, ja? Atkritumu apsaimniekošanas. Viss, ka tu esi sakārtojis, bet tur kāds uzreiz teiks, par labu šķēlēm viss sakārtojas. Nē, atkrituma apsaimniekošanas valsts plāns, tā ir tāda, tur bija vairākas lielas lietas, kam ar šķēlu droši vien pavisam maz sakara. Ir mums, tur droši vien vairums cilvēku vispār pat nav pamanījuši. Pirms kādiem 20 gadiem Latvijai bija jāpāriet bija izgāstuves visā Latvijas teritorijā, 10 izgāstuves, un tā vietā pārgāja tāda atkrituma poligonu sistēma. Un atkrituma poligonos tur tika ieviest augsts kritēriji, kā jāveido tās vietas, kur tiek noguldīts, ka tur nevar ūdeņi iet cauri, jābūt uzraudzības sistēmai un tam līdzīgas visas lietas. Un toreiz eksperti, kad mēs to visu darījām, pirms vairāk nekā 20 gadiem Latvija, kad to darīja, ieteica, ka Latvijai pilnīgi pietiek ar 5 poligoniem, bet politiski lēmumu rezultātā uztaisīja 11. Bet jāsaprot, ka tā kā atkrituma poligons tiek uztaisīts, viņš pēc tam tajā teritorijā ir uz mūžīgiem laikiem. Es tikai nedaudz pārspīlēju, uz 100 gadiem. Kur tev ir visu laiku būs jāuzman tā vieta, visu laiku būs jārūpēs, lai tur notek ūdeņi, lai nesabojājas apkārt vide un daba. Un šīs lēmums par 11 poligoniem, viņš vienkārši ir izmisīgs. Ja? Tas bija pilnīgi nepareizi. Mums drausmīgas sekas nākotnē. Mums 10 gadu būs lieki jāmaksā par 6 poligonu izveidošanu. Un pēc tam bija vairākas reizes pārskatīšana, ka varētu tos poligonus samazināt. Un katru reizi politiķi bija nobijušies un nebija izdarījuši. Poligons ir arī darba vietas. No kā? Poligons ir arī darba vietas, turklāt reģionos. Un tas vienmēr cilvēkiem ir svarīgi. Plus vēl tur bija fondu projekti, kur visu laiku varēja būvēt, kaut ko remontēt un darīt, un tas ar reizēm cilvēkiem patīk politikā. Es pieņēmu lēmumu, ka mēs pārējām uz 6 poligoniem. Pietiek mums ar 5, bet vajag vienu rezerves poligonu Getliņiem, ka Getliņi ir tuvu tam, lai būtu pilni un vajadzīgs rezerves poligons. Tad mums ir 6 poligoni. Pārgājumi tās lēmums ir pieņemts. Tie poligoni pakāpenis 3 gadu laikā, tad no 20, tas būtu 21, 2, 3, 4. gads, pēdējais gads, kur pakāpenis poligoni maina savu darbību. Ja? Un tie, kas bija bijušie poligoni, izbeidzas. Labi, skaidrs ar atkritumiem. Vēl viena maz piebilde, es domāju, ka tu sīkāk kādā no nākamajiem redzījumiem pastāstīs, bet viens, kas mani tajā visā mulsina, tā administratīva teritoriālā reforma, ja, kur tu veici, pēc tam tur kaut vairāk apgabali to pārsūdzējas Satversmes tiesā, tas nozīmē, tu pieņēmi kādu lēmumu, kas izrādījās ir nelikumīgs? Nē, tātad... Jo viņi vinnēja tās tiesas. Tātad vairums zaudēja, pārsūdzēja vairāk 10 pašvaldību, bet vinnēja... Varakļāni, lai gan 6 vai 7 vinnēja. Jā, tātad visi šie gadījumi nebija tādi gadi, respektīvi, tad, kad es biju, kad ministrija pabeidz darbu, sagatavoja priekšlikumu, viņš aizgāja uz valdību, valdība viņu atbalstīja un virzīja uz Saimu. Un Saimā starp abiem lasījumiem, uz 2. un uz 3. lasījumu tika iesniegti priekšlikumi, miljonus priekšlikumu, simtiem priekšlikumu, katru reizi apmēram 700 bija priekšlikumi.
vairums tika noraidīti, bet daži tika atbalstīti deputātu priekšlikumu. Kur rezultātā, piemēram, valdības priekšlikums bija, ka, piemēram, Varakļāni ir pie Madonas, bet tur pārbalsojumu pielikt pie Rēzeknes novada. Vai, piemēram, Daugavpili atdalīja no Daugavpils vecā rajona. Okay. Un tajos gadījumos, faktiski visos šajos gadījumos, Satversmes tiesa izlēma, ka Saeima ir rīkojusies nepareizi, jo nebija nekāda pētījuma pamata. Bet valdības pozīcija, tas, ko es biju virzījis, tika atzīta par 100% pareizu. Pēc tam mēs Saeimā tur ļoti ātrā tempā grozījām korekcijas, un tās korekcijas bija tieši atbild uz to daļu, kas ir tā kā kas nebija atbilstošie. Un faktiski tagad ir, tās visas lietas ir salabotas. Šai Saeimai beidzot izdevās arī Varakļāni jautājumu sakārtot, un pagājušajā samats nebija iespējams, nebija balsu nevienā ne otrā virzienā. Un patiesībā tā reforma tagad vairāk un mazāk atbilst tam, ko mēs arī no valdības atbalstījām. Labi. Cik valodas tu zini? Es runāju un lasu 4 valodās, ieskaitot dzimto latviešu. 4 ir. Jā. Krievu, angļu, vācu. Krievu, angļu, vācu, jā. Pareizi. Jā. Un latviešu. Okay. Pārstāstot biogrāfiju, bišķi varētu ieskicēt, lai arī skatītāji zina, tava izglītība ir? Man ir 2 maģistra grādi, ja par augstāku izglītību runā. Man ir maģistra grāds tiesību zinātnē un maģistra grāds vadībā. Pirms tam es esmu beidzis arī juristes. Man pirmā izglītība jurista izglītība, pēc tam es aizgāju uz vadību, tā kaut kas tā sanāca. Dzīvē savukārt es īsti pa juristu nekad neesmu strādājis. Tā tas arī dzīvē ir sanācis. Ja, Bet tas tev palīdz orientēties visās juridiskajās finansēs, vai ne? Jā, droši vien. Es saku, man nav tur ko slēpt. Mamma ir advokāte, mans brālis ir advokāts, un tādā ģimenes kaut kādā tradīcijā. Arī kur padomu pasmelties. Jā, es varu automātiski arī aizgāju studēt šajā virzienā. Es nedienu to neesmu nožēlojis. Tā bija ļoti laba izglītība. Mācījos Latvijas universitātē un var tikai teikt labus vārdus. Un tas, piemēram, man jurista darbā vai vēl vairāk, politiķa darbā vai vēl vairāk ierēģņa darbā, tā kā es biju ierēģis, nenormāli palīdzēja, jo tev nevar iebāzt maisā. Tu tomēr pamatprincips tu atceries, otram kārtām tu attaisi likumu un uzreiz zini, kur jālas. Tu vari pat nezināt, kas tur ir rakstīts, bet tu zini, kur jālas, ko tā jurista izglītība, protams, dod. Ja? Es esmu, pirms tam es mācījos Rīgā, toreiz to skolu vidusskolā, toreiz to skolu sauca Āgenskalna ģimnāzija, tagad viņu sauc Rīgas Vācu valsts ģimnāzija. Ļoti laba skola, turpat netālu no manas iepriekš pieminētajām Āgenskalna priedēm. Āgenskalna priedēs, netālu no Botāniskā dārza. Es tur iestājos, tā bija tuvākā skola vienkārši, kur es dzīvoju. Jā, tā kā mēs tur arī tikām. Tāda man ir. Tāpēc es māku vācu valodu, jo skolā no 1. klases mēs mācījāmies vācu valodu. Un vācu valodu man tikai tagad, es saku, es runāju un lasu. Man dēļ tā, ka ikdienā tomēr pirmā svešvaloda, kuras lietoju visbiežāk, ir angļu valoda. Man vācu valodā angļu valoda vārdi jaucās iekšā. Ja es esmu lasīt, man ir pilnīgi brīvi lasīt, bet man jārunā. Tad man vajag kaut kāds 15-20 minūtes iesildīties, runāt vāciski, un tad es varu pāriet un tad brīvi runāt. Bet, teiksim, tur aizbraukt uz Vāciju un restorānā pasūtīt vai veikalu iepirkties, es varu vāciski. Okay. Kādiem resursiem tu ikdienā, teiksim, smelēs informāciju par to, kas notiek Latvijā un to, kas notiek pasaulē? Kādus mēdījus tu lieto? Es domāju, ka šobrīd es droši vien absolūtu vairumu ziņu iegūstu no X, kā Twitter bijušā. Ja? Kur es atšķirībā no vienas daļas cilvēkam ļoti patīk, tur tās sadaļas ir for you un following. Es tai for you nekad neeju, man ir mans following liste, kam es sekoju. Tas, kur tev algoritms piemeklējam. Following, tas ir tas, ko es pats esmu atlasījis, kuras iegūst informāciju. Tur ir tās tēmas, kas man interesē un kurā es sekoju līdzi, un lai zinātu, kas tur notiek. Un, protams, no tas man tā kā pateikt, nevarētu teikt, tur ir ziņas. Tur drīzāk ir vārti uz ziņām. Bet ir arī ārvalstu dažādi. Jā, un tā es eju uz tiem. Es cenšos ļoti aktīvi sekot līdzi gan politiskām pasaules norisēm, gan norisēm ekonomikā. To es daru visu laiku.
Un, nu, tas ir kaut kā tāda, varētu teikt, tāda vārteja, kuras ieraugu, kur tad man aiziet tālāk, jo es ir kaut kāds saites, kas es izlasīt un saprast, kas ir noticis vienā vai otrā vietā un kā tur konteksts un varētu ietekmēt situāciju Latvijā. Arī man personīgi skaitā, ja, tā, un sekoja tam līdzi. Nu, tā kā tas droši vien ir kaut kāds tāds pamata informācijas avots. Un Latvijā arī Twitters? Jā, nu, tur, tā ir vārteja. Nu, tas ir kaut kāda iespēja iegūt informāciju. Ja? Nu, tur ir kaut kāds, tiek ievietot kaut kāda materiāla, kaut kāds saites, var kaut ko ieraudzīt, kaut kādas ziņas. Ar to mēs izlasu, kas tur ir dziļāk. Pēc tam es, protams, ne jau tikai to es lasu. Es izmantoju tur saitu, uzspiežu un lasu tālāk, kas tur attiecīgā lapā vai kur ir ievietots kādā ziņu portālā vai citur. Es esmu pamanījis, ka tie ziņu portāla apmeklējumi diezgan vienveidīgi, nu tāds nevienveidīgs, daudzveidīgs sanāk, man visdažādākie sanāk, ko es lasu, man tādā veidā es iegūstu vairāk, man šķiet, ka vairāks arī pieejas, ja, kā cilvēki raksta un kuras viņas izceļ un kas viņiem ir svarīgs. Bet es lasu ļoti daudz pa dienu, es sapratu, ka tas, ko man ir nodarījis mobilais telefons, man tā jau vienmēr es daudz lasījis, visu dzīvi, es lasu, man nekas vēl vairāk nekā jebkad es lasījis, tikai tagad, protams, tā telefona ēra ir tomēr tāda, ka tā lasīšana tāda sadrumstalotāk panāk, tā kā salast tādas informācijas drumslas kopā, jā, tā tas process. Latvijas televīziju tu skaties? Es televīziju ļoti reti skatos, man kaut kā ir mainījies tas paradums. Man šķiet, ka man ļoti ietekmē. Man ir 14-gadīga un 9-gadīgas meitas. Viņas nekad neskatās televizoru. Tas nav, ja viņas skatās televizoru, bet ne televīziju. Televizoru viņas nav skatās, apstāties YouTube vai Netflix vai kaut kādu filmu, bet viņas, es nevaru iedomāties, ka viņas ieslēgtu un skatītos televīzijas lineāro pārraidi. Man grūti iedomāties, kam būtu jānotiek tam. Kad bija mazāks, protams, tur kaut kāds svētdienas rīta multfilms vai kaut kas tam līdzīgs ir jāsaka, ka tur Latvijas televīzija piestrādātas bērnu piedāvājums būtu, tur ir kaut kas tāds, un to viņi droši vien kaut kad paskatījās, bet tas nav noticis ļoti sen jau. Nu, labi, teiksim, no Latvijas interneta portāliem, kurš šķiet tāds visusticamākais? Man automātiski es nospiežu un skatos Delfus, tā laikā man kaut kāda pamata kategorija ir. Bet iespējams tas ir arī brenda spēks, vai visticamāk tas ir brenda spēks, jo viņi vienkārši ir tik lieli un tik ilgi jau, kā ziņu portāls, kas droši vien arī automātiski ievilina. Bet es saku, es esmu gan arī tur TVNetā, gan tur LALV, gan NRALV, kur es jūtu, ka ir kaut kāda, kas man ir svarīgi, lai nav pilnīgi vienāda informācija. Arī LSMLV, kur nav pilnīgi vienāda informācija, lai tas ir kaut kas, ko es tur varu ieraudzīt. Ja. Jo pilnīgi vienāda informācija man tam nevajag lasīt vairākas reizes vienu to pašu. Okay. Droši vien skatītājiem radīsies jautājums, jo parasti ir tā, cilvēks politikā vienmēr uzreiz jautā, kas viņam pieder, ja? Kāda ir tava rocība? Latvijas iedzīvotāju vairumam droši vien es esmu salīdzinoši pārticis. Man tagad jāskaidro kaut kādus gadus 20 savas dzīves. Kā es vienmēr saku, es saņemu algu, kas ir ievērojami lielāka nekā vidēja alga Latvijā. Vienalga, vai es nopelnu uzņēmumā, vai strādāju tajā brīdī, kad es strādāju publiskā sektorā. Un, man ar sievu, mums ir kopā dzīvoklis Rīgā, mums ir man sieva ir no Bauskas, tur viņai kopā ar vecākiem ir Bauskā māja, tādas dzīve. Manai lietojam mūsu ģimenes vasarnīcu, tādas tā ir tā kategorija. Mašīna ir viena. Vairāk centrā dzīvot arī nevajag. Mēs automašīnu, to esam sapratis, ka automašīnas pamatā lietoju, lai izbrauku kaut kur ārā. Vai aizbrauktu sestdienu vai svētdienu uz veikalu un sapirktos, vai tur pārtika vai bērniem drēvis vai kas tam līdzīgi. Tādas kategorijas. Un ikdienā jau braukāt nevajag. Es ļoti daudz pārvietojos ar kājām. Es strādāju pamatā, mans darbs tomēr ir centrā. Es pārvietojos ar kājām un jūtos ērti. Lielu kredītu tev nav? Nē, protams, ka mēs esam dzīvokli nopirkuši kredītā. Tas kredīts pakāpenis tiek atmaksāts, bet viņš nav ļoti liels. Cilvēkiem bieži rodas jautājumi pret tiem, kas ļoti grib tur tikt pie varas politikā. Viņam ir liela kredīta, tāpēc viņš visu darīs, lai rūpētos par sevi un par savu labumu, lai tiktu vaļā no šiem visiem kredītiem un blā, blā, blā.
Pasaules pieredze liecina tāda, ka varai ir tendence cilvēkus korumpēt, ja, un tā tas ir bijis no aizlaikiem un mēdz turpināties arī šodien. Es domāju, ka kredīts nav faktors, kas tur būtu izšķirošs. Bet mums kopīgi, es tagad uz centu nepateikšu, bet tas mūsu kredīts tas ir parasts kredīts, kādu šodien absolūtam vairumam Latvijas vidusšķiras ģimeņi ir iegādāts mūsu mājoklis, kur mēs dzīvojam. Labi, ja mums iegriezās par šo stāstu, izstāst par savu ģimeni. Jo mums ir vizītkarte. Jā, es esmu... Kā es teicu, es piedzimu tepat Rīgā, man ir piedzimu laimīgā ģimenē. Mans tēvs bija inženieris, mana mamma, kā es teicu, bija advokāta. Sākotnēji mans pirmos dzīves gads dzīvoja kopā vēl ar manu mammas mammu, kā tas jau bieži vien Latvijā reāli notiek tobrīd. Trīsistā parastā padomju dzīvoklī netālu no Botāniskā dārza Elvīras ielā. Ik pa laikam vēl joprojām aizbraucu uz Elvīras ielu, paskatīties, kas tur notiek. Uz Botānisko dārzu? Uz Botānisko dārzu es aizbraucu tev lielākoties 2 reizes gadā. Tomēr tik bieži? Jā, tur ir brīnišķīgs periods, kad dzied magnolijas, uz kuras iesaku visiem aizbraukt, un brīnišķīgs periods, kad dzied rododendri. Un tie ir abi periodi, kur ir vērts uz Botānisko aiziet. Vienīgais ir mēģināt notrāpīt darbdienā ar veiksmi, jo brīvdienās tu var pamatā nodarboties to, ka tu izvairies no citiem cilvēkiem dārza teritorijā. Bet, man ir vecāks brālis par mani, 6 gadu vecāks par mani, kurš 5,5 ir precīzi, kurš joprojām dzīvo Pārdaugavā, atšķirībā no manis, kas ir pārvācies uz Rīgas centru un dzīvo Rīgas centrā. No tādiem dzīves kaut kādiem notikumiem ir mans tēvs aizgāja viņa savulē, kad man bija 12 gadi. Tā kā mana mamma, protams, mani izaudzināja tajās ļoti turbulentajos padomju noriet un jaunās Latvijas atjaunošanās periodos, par ko es viņai, protams, esmu ļoti pateicīgs. Viņa tiešām rūpējās, lai man būtu viss pieejams un nekas netrūktu. Un pats galvenais, ko es šodien ļoti novērtēju un domāju par to savu bērnu kontekstā, viņa jau no agras bērnības uzskatīja par savu svētu pienākumu. Viņai tāds dziļš uzskats ir, ka kultūras patēriņš tas nav iedzimts, ja, ka pie tā ir jāpierod. Ja. Es jau vienmēr saku, man toreiz nebija nekādas bērniem paredzētās programmas simfoniskam orķestrim. Ar to es gāju uz vienkārši 8, 9 gadu vecumā uz simfoniskā orķestra koncertiem. Man, māte veida un bija, lai klausos. Vai 11 vecumā, protams, uz operu, vai protams, visu laiku uz teātru. Veidojot paradumu, ka tu patērē kultūru. Ja. Un kopumā, protams, es ļoti pateicīgs mammai par to, cik viņa man daudz deva. Tagad es esmu precēts, man ir sieva Zaiga, 2 burvīgas meitas. Un tā ir, kā saka, vēl tagad tagad jāskaita no maija, tad 7 mēnešus būs arī vēl viens jauns ģimenes loceklis, mazs sunīts kucēns, tā kā tas ir jauna dzīves izaicinājums. Jauns sunīts. Jā, mums nav, es neesmu... Pirmo reizi pa visiem mums tas ir specifiska situācija, mana jaunākā meitiņa ir diezgan stipri alerģiska, bet viņa faktiski jau no 3 gadu vecuma ļoti skaidri definē, ka viņai to suni vajag, un suns vēl, starp citu, pavisam nesen viņa teica, ka viņai, teiksim, kur dzīvnieku visvairāk patīk, tad pirmās 7 vietas aizņem suns, un tad ir pārējās vietas. Joprojām tas suns viņai ļoti svarīgs. Viņa saka, sunu gribējām. Kamēr mēs izdevās, protams, pieaugot, tā alerģija tur drusku mainās, un izdevās atrast arī suņu šķirni, kur ir nealerģiska un ar ko viņi var sadzīvot, un tieši arī pareizs izmērs, jo tomēr pilsētas centrā dzīvojot dzīvoklī. Es vismaz personīgi uzskatu, ka varbūt, es zinu, ka daudziem ir, bet es piemēram, man būtu bail tur ļoti lielu sunu ņemt, viņš ļoti daudz vietas aizņem, ja? Un tagad mums paliek mazāk. Jā, tad mums tāds maziņš tāds, kā saka, neliela izmēra suns ir sunīta, ja? Tā kā tas tāds, bet es pats biju sākotnēji skeptisks, man likās, ka es esmu pūcis ne tikai pēc uzvārda, es arī esmu pūcis pēc
bioritmiem. Ja, man nepatīk agri no rīta strādāt. Un man bija fantastisks bailes, ka man būs tagad 6 no rīta jāceļās un jāved kāds tur čurāt ārā. Šīs bailes, paldies Dievam. Meitas. Vai nu tas... Viņu vēlmes to es uzreiz sapratu, ka tas nav izdarāms. Nebūs, ja? Nē, viņas ved sunu ārā, tā nevar teikt. Es tikai, kā saka, vēl vakarā esmu tas, kas sunu izved ārā. Bet vai suns tevi izved ārā? Jā, man tas pat patīk. Tas ir viens tomēr 25-30 minūtes tieši pirms gulētiešanas pastaigi. Bet tev arī tie mēsli jāvāc kopā. Tas ir, man nav tāds pretīgums, zinu, ka dažiem ir ļoti liels, man nekad nav bijis, esmu arī bērnam pampers mainījis, un man nav tāds nepatiks, ka tur kaut kas tā ir, to var tikt galā, ja tā nav tik liela nelēma. Bērnam pampers mainīt un savāk pēc suņa. Tas suns jau tik, paldies Dievam, es tā pie sevis domāju, pa laikam skatos, kur tie lielos suņus, vai viņam laikam kaut kāda lāpsteņa līdzi ir jāņem, ja, bet man, paldies Dievam, tas suns ir maziņš, jo tā vajadzība ir neliela. Bet man tas vakars patīk. Man tā ir tāds 20-25 minūtes pastaigs, kur es varu izveidināt galvu, man koncentrēt uzmanību ir uz to suni, ar to man netraucē citas lietas, un tev ir iespēja sakārtot sev pirms gulētiešanas. Bet tava sieva vadīja Sabiedrības integrācijas fondu, bet pat fondam ir jau jauna direktori. Ko tagad dara tava sieva? Mana sieva ir ļoti enerģiska. Es domāju, ka viņa reāli runāja droši vien kaut kādu apmēram. Viņa nav bijis, kā saka, kādu brīdi nekad pilnvērtīgi atvaļinājumu nav izņēmusi, tāpēc, ka visu laiku darba dunā. Tagad viņa visticamāk maz brīdi atpūtīsies, sajutīs, ko var darīt. Bet viņai ir diezgan tāds ambiciozs idejas, lielākoties privātā sektorā. Bet viņa arī pirms tam vēlreiz, arī viņas stāstās viņai līdzīgs. Tas viņai ir pirmais valsts darbs, ko viņa strādā. Viņa pirms tam ir strādājusi privātā sektorā, ja, un tur veidojusi savu karjeru līdz nokļūšanai Sabiedrības integrācijas fondā. Un tas viņai iespēja atgriezties privātā sektorā ir ļoti augsta. Labi. Tā kā raidījums iznāk dienu pirms Ziemassvētkiem, ja? Kā jūs parasti Ziemassvētkus jauno gadu svinat? Ģimenes lokā mēs... Tas ir plaši, jā, ģimenes lokā? Nav ļoti plašs loks. Pēdējos gadus pamatā mēs aizbraucam uz Bausku pie manas sievas vecākiem. Un tur sagaidām, tur ir tādā ziņā ērta mājā un darbība. Redzēs, šogad pirmo reizi ar suni. Būs, kā saka, jauni izaicinājumi, vai, kā saka, varēsim dziedāt dziesmas vai kā. Bet tāds ļoti, ļoti mierīgs noskaņojums. Skaitām pantiņus, dalām dāvanas, uzēdam svinīgas vakariņas, padziedam kā Ziemassvētku dziesmu. Tādā ģimenes slēgtā lokā vairāk parunājamies par ģimenes, sajūtam ģimenes kopējā sajūta. Ļoti klusi un mierīgi svētki. Nekāda jampadrats mums Ziemassvētkos nav. Tu pats arī staigā pa veikaliem dāvanas pēc? Jā. Tas tā notiek, jā. Es vispār kopumā sen esmu sapratis, ka man daudz labāk patīk dāvanas dāvināt kā saņemt. Es savus bērnus nomocu līdz neprātam. Viņi katrai saka, ko tev tēti uzdāvināt, vai ne dzimšanas dienā, vai Ziemassvētkos. Bet man principā neko nevajag. Jo, tā palielam man tiešām neko nevajag. Mans regulārais joks ir, ka es jau ziemas riepas nopirku, tā kā vairāk neko man nevajag. Jā, tuvākam laikam. Jā. Tādā ziņā es tur to moc, bet man pašam pirkt dāvanas patīk uzdāvināt. Es nevarētu teikt, ka es tur nopērku 30 dāvanas Ziemassvētku sezonā ģimenes locekļiem. Arī nav nekāda tāda tradīcija, ka es tur milzīgi plašu loku apdāvināt. Ja. Kā tu vari izdomāt, ko sievai dāvināt? Veselīgās ģimenēs pieauguši cilvēki savstarpēji var sarunāties un viens otram var pateikt, ko viņš vēlās. Ja, es personīgi uzskatu, ka tas ir normāli. Šādi pārsteigumu vajag, un pārsteigumu dāvanas tu vari arī nopirkt, bet vairumā gadījumi jau tu vari, kā saka, signāls var dot un var saprast, kas ir vēlams vai patīkams vai kas tieši šobrīd liktos foršs. Jūs arī ceļojat kopā? Jā. Kur jums patīk? Ar visām meitām vai divatā? Ideāls mums plāns būtu, ka mēs vienreiz gadā aizbrauktu ar bērniem kaut kur, un vienreiz gadā mēs aizbrauktu bez bērniem. Ja? Atpūsties no Nevienmēr tā sanāk, tur ir dažādi objektīvi faktori, kas kavē, lielākoties profesionālā dzīve, kas tur spiež kaut kādas lēmumus pieņemt, vai ir vai nav laika.
Bet jā, tas būtu. Bet, pamatā es gribētu teikt, ka mums tā sanāk. Man personīgi visvairāk, tāda personīgais ceļojums, ja man būtu jāizvēlās ceļojums, man patīk braukt man patīk pilsētas ļoti. Man patīk vecas pilsētas visdažādākās vietās, pamatā Eiropa, bet arī esmu bijis arī ārpus Eiropas, bet ne tik daudz. Un ar sievu kopā īpaši tas ir patīkami. Jā. Man tā droši vien būtu mana izvēle. Bet pēdējos gados ar bērniem es tieši pretēji mēģinu atrast kaut kur, kur es varu kaut kur mēs varam iziet pastaigāt, dabu iepazīt. Jā. Jo bērniem, līdz kaut kādam vecumam, man tā šķiet, ka viņus var ievest pilsētā un parādīt, kur ir tas, kur ir šis. Un mēs esam bijuši, protams, ar viņiem gan Londonā, gan Parīzē, gan vēl vis kaut kur. Bet viņiem, protams, ir vajadzīgs kaut kāds aktīvāks nodarbs, kas nav tikai... Nevis caur dienu pa Luvru staigāt. Jā, paskatīties uz... Nē, starp citu, mēs bijām Luvrā ar abām meitenēm, skaidrs, ka viņām, bet man liekas, ka tāda vispārēji kaut kāda atzīmēšana, tu saproti, ka ir tāda Mona Lisa, un ko tas nozīmē, un kaut no tā viedokļa, kad visi tie Japāņu turisti tur apkārt ir, kas ir kaut kas nozīmīgs, ka tik milzīgi interesē tajā sabiedrībā to gan mākslinieckā pusgad arī tas, ka vienkārši ir fenomens, par kur tik ļoti visi ir gatavi tur mesties, skatīties un rīkoties. Un bērnam tas ir svarīgi, tas ir tā daļa no tās kultūras pieredzes, ka tu saproti, tas ir svarīgi. Vai tu aizied un ka tu vari, teiksim, tajā arhitektūrā parādīt, rekutā māja ir, pastāst tev, ir tik interesanti. Un tas, es saprotu, ka viņiem daudz kas aizmirsīsies. Līdzīgi kā man ir aizmirsies no viena vai otra izrāda 90. gados skatoties, ja? Bet kaut kur tas nogulsnājas un krājas viens uz otru un tev veidojās kaut kāda, līdzīgi kā mēs daudz ko dzīvē aizmirstam, ja? Bet tev krājas tie iespaidi un veido tavu izpratni par to, ka, piemēram, par to, ka tas ir svarīgi, ka ir skaisti, arī ka ārtelpai vietā, kurā tu uzturies, ka nav tikai funkcionāla nozīme, ka jābūt arī skaistuma estētiskai nozīmē, lai tu saprastu, ka tev jābūt ir glīti apkārt. Caur to tu paliekot, teiksim, jo tā ārtelpa paliek vērtīgāka caur to. To, manuprāt, tikai var iepazīt, ka tu skaties, ka ir dažādi piemēri. Jā. Bet tev, teiksim, ka jūs braucat, tev patīk tāds aktīvāks dzīvesveids. Man, piemēram, patīk tā pa lielām gripām kurortā ar grāmatiņu, un tad kaut kur kādā dienā aizbrauc uz pilsētu izteigā, bet tā vairāk pie jūras ar grāmatiņām. Dzīvēju uz priekšu, es teiksim tā, jo, gadi virsū klājās, jo mierīgāko atpūtas izvēlos. Un pat, ja es aizbraucu, piemēram, uz Florenci, es pirmo reizi esmu biju uz Florenci pirms dažiem gadiem dzīvēm, tad apzināti uzplānot tādu plānu, tomēr, ka nav tev tā, ka tev ir pietiekami daudz dienu, ka tu vari tomēr lēnu garu iziet tos, nevis, ka tev ir tāds ritms, ka tu 7 celies, un es 7 labprāt, ja būtu izvēle. Rindu, oficīga var. Jā, mums nebija rindas, ka mums bija oficīga bez rindas, bez kā, bet līdz Dāvidam netikām, jo tur gan bija rinda un bija jāpērk biļetes 2 nedēļas iepriekš, lai tiktu iekšā. Tāda bija, kā saka, bija specifiska situācija. Bet tas tā kopija jau stāv laukumā, tā kā apskatīt var, jā, tik tādā ziņā. Bet tas ar laikam ejot, tu saproti to, ka tas, kad varbūt tam tempam nav tik liela loma. Bet tas ir pakāpeniski. Sākotnēji bija tāds ceļš, ka tu kaut kur brauc, ka tev tā kā jāizskrien obligāti. Bet arī ir kaut kāds varbūt sajūta, kas ir tāda iekšēja brīvība, es saviem bērniem skatos, viņiem noteikti viņas ir vairāk nekā man bija, jo es, protams, esmu kaut kādā brīdī, tomēr tajā Padomju Savienībā piedzimis. Tad pirmā ceļošana, sāk man audzes, protams, ģimenē, cik tur bija, varēja braukt, pirmā ceļošana, 90. gadu vidū, kaut ko tu sāc ieraudzīt, tā kā tev liekas, ka tā kā, Ar ko tu iesāki? Man mamma paņēma dažreiz man līdzi, un man šķiet, ka es neskaitu Lietuvu un Igauniju, bet, protams, tās droši vien bija pirmās vietas vēl Padomju laikā, bet man šķiet, ka man pirmais ārvalstu ceļojums, man ir jādomā, ka tā varēja būt Norvēģija. Tad es biju Izrēlā ar mammu, to es pilnīgi noteikti zinu, un tad bija, laikam, Īrijā mēs bijām, jā, caur Angliju ar autobusu. Brīnišķīgs pasākums bija, droši vien šodien vairs tā nedarītu, bet tā kopīgi ar autobusu caur visai Eiropai, jā. Un tas, tāda pieredze. Bet toreiz tā bija sajūta, ka tev kā obligāti ir jāredz. Tu varbūt nebūtu tā otra reize, ka tu apmēram redzi. Tagad jau tu kaut kā apzinies, ka Eiropā, piemēram, tu braucot, es vienmēr lietoju piemēru Vīna. Vīna man ļoti patīk kā pilsēta. Es esmu Vīnē bijis
dažādās vajadzībās, gan darba vajadzībās, gan privāti braucot ļoti daudz reižu. Un es domāju, vispār nav sēti, ka kaut ko var palaist garām. Ja tu kaut ko vēl neesi redzējis, tad nākamreiz apskatīsies, kad būs tur. Ja. Bet droši vien ir kaut kāds vietas, kur tu retāk esi, un tad, protams, tur, kad tu ieklīsti tajā muzeja kvartālā Vīnē, tad tur ilgi var neiziet. Tur var arī neiziet, jā. Jā, tā ir, jā. Labi. Teiksim, tu esi arī, cik es saprotu, daudz lasījis. Kas tev tā dzīvē no filozofiem visvairāk tā ir aizķēries? Es esmu... kas tev liekas, šits ir? Man patīk visu kaut ko citē, bet es ar laiku esmu sapratis, ka, protams, ka ir lietas, kas laikiem mainoties, ir lietas, kas ir, zinām, vecumam piemērot. Piemēram, kad es biju pusaudzis, es šausmīgi fanoju par Nīči, lasīju viņu. Citēt varēja gabaliem no Zaratustras. Tagad jau tas lēnām aizmirsies. Tas ir diezgan uzbrauciens Nīčam. Pusaudža gados var to tā. Man bija ilgāk. Viņš ilgāk. Viņš bija, bet tas ir tā kā, es negribu tādu, līdzīgi, piemēram, kā es dzēju iepazinu. Es nevarēju, piemēram, agrīnos, dzēju nevarēju palasīt. Man likās neinteresanti. Es ļoti daudz lasīju grāmatas, bet dzēju man likās vispār neinteresanti. Un tas tā kā tu kaut kādu atrod, kaut kādu nejaušu uzduries pirmam autoram, kas tev uzrunā, kas manā gadījumā bija Klaus Elsbergs. Un es viņu izlasīju pirmo, pēc tam nākamo grāmatu, vēl vienreiz lasīju pirmo, pēc tam, ko otru izlasījis. Tad tu lasi, cik viņam kopā tikai 3 dzeļo krājumi iznāca, tad tu izlasi visu, un tad tu esi gatavs, un tad tev priekš man, piemēram, jau vairs nevadīt, es tur aizgāju līdz Ziedonim, tad es tur pavadīju kādu laiku pie Ziedoņa, un beigās 12. klases beidzot lasīju Raini, ja? Un tāpēc, ka bija jālasa, tāds sajūta iekšēji. Nē, obligāta literatūra. Tas ir koncepts, kas man vispār ir svešs. Es jau mēdzu to teikt. Es biju, piemēram, prozas darbus. Es Upītim Zaļo zemi biju izlasījis 6. klasē, kad nekāda obligāta viņš jau nebija. Viņš kaut kādā 9. vai kaut kad tad ir. Ja? Es vienkārši lasīju visu kaut ko Stendālu, lasīju 8 gadu vecumā. Bija cits, man bija tāda... Skaidrs, ja pusaudžu vecumā Nīči un pēc tam pēc Nīčas. Es lēnu garu atnācu līdz grieķiem. Tas man gāja ilgi diezgan, jo pa vidu bija viss kaut kas jāpamēģina, jāpalasa, viss kaut kas bija. Un tad es ilgstoši, es nezinu, kādus gadus, 5 vai 7 tur kontemplēju starp Platonu un Aristotelu, tāpēc, ka viņi ļoti daudz par iekārtu runā. Bet es, piemēram, mūslaiku filozofijā, es nespēju vairs tādā līmenī viņām sekot līdzi, jo tagad jau mūslaiku filozofija, viņi runā, viņi tādās detaļās ir iegājuši, kur es neesmu, man nav tik daudz priekšdarbu manā galvā, lai es varētu ielekt iekšā viņu konceptā. Un tā es varu tikai viņu, es pašu viņu oriģinālu darbus izlasīt, man pietrūkst, man kompetences. Kantu es mēģināju lasīt 3 reizes, man tas nav izdevies. Es visu izlasīju. Izmocīju ar visām viņa kosmiskajām teorijām. Bet es nevarēju, jo man likās, ja man godīgi jāsaka, kādi man tagad filozofijas studenti vai īpaši profesori man tagad nolādēs, bet man likās, es tik ļoti atrauc no tā, kas notiek apkārt, ka vēl tālāk nemaz nevar būt. Tā atsvešinātība bija tik liela, ka es nespēju, es laikam tomēr esmu pārāk ar dzīvi saistīts ikdienā pārāk. Tad tev vairāk eksistenciālie filozofi. Jā, man Kamīs, to es varu, tas man patīk, man vienu brīdi patīk, man tikai ar Sartru man kopumā reizēm šķiet, ka viņu lasot, man reizēm šķiet, ka viņš kā lai es to pasaku, viņš līdz galam nav godīgs. Viņš sākam izdomā, ko viņš ir pateikt, un tad viņš piemeklē argumentus tam. Kas ir totāli normāli, tā ir pārdošanas stratēģija, tu izstāsti to, ja, bet viņš tomēr pasniedz to kā tādu izpētes procesu. Nevis, ka viņš ir piemeklējis, kuru no argumentiem dara no otras puses. Jā, kad no sākuma noformulē, ko tu gribi pateikt, jā, mērķi, un tad meklē, kas tam atbilst. Politikā jau tā būtu ok. Vai politikā tā ir pa pilno tādu gadījumu, bet... Izdomā, kā vajag, un pēc tam izdomā, kā to...
Iepakot. Jā, tā ir tā komunikācijas puse, ka tu mēģini viņu pārdot un izstādīt, kāpēc tu to dari. Un tomēr objektīvi runājot, tas ir tā kā, tur mēdz pārmest politiķiem, ka viņš apmēram tur melo, es to citādāk uztveru. Tā nav melošana. Tā ir, tu tomēr dažādi runās par vienu un to pašu jautājumu ar filozofijas profesoru un ar 4-gadīgu bērnu. Būs atšķirīgi veidi, kā tu stāstīsi. Ja? Un tā nav melošana. Tas vienkārši godīgā sarunā tu mēģini izstādīt tā, lai cilvēks saprot, ko tu lieto, kāds arguments lieto, un lai tu vari izdarīt to. Un tas tāpatās ir politikā. Tu piemēro to ziņu, lai cilvēks nevis saturiski piemēro, bet izstāstīšanas manieri, veidu, arguments tam, lai cilvēks varētu uztvert to. Par grāmatiņā pabeidzot, kāda ir pēdējā, ko tu esi izlasījis? Daļtura. Daļtura. Kivireks, vīrs, kas runāja čūsku vārdiem. Kaut ko esi dzirdējis tādu nosaukumu. Iesaku izlasīt. Kivireks ir brīnišķīgs igauņu dzīves autors vēl. Ja viss ir brīnišķīgs, tā skaitā Lotes tēvs un tā tālāk. Viņam ir ļoti daudz bērnu literatūras. Viņam ir brīnišķīgi pieauguša literatūra. Daži darbi latviešu valodā iztulkot. Mums ir ļoti labi tulkotāji, kā zināms, Latvijā. Viņam šis darbs ir ļoti interesants, tāds mistisks par šo teritoriju, kurā mēs dzīvojam. Bet kā apmēram iedomāts stāsts par ciltīm pirms tam un drusku tādā tā kā paralēlā laikā, nevis reālajā. Ja? Bet ļoti labs ar tādu skaudrumu, ar apjausmu par vietu un laiku un to, ka tas beidzas un ka viss ir dos. Viņš tevi uzrunāja. Bet tev bieži sanāk lasīt? Ļoti. Es lasu visu laiku. Es domāju, daļtūra. Daļtūra, man ir cikli. Es visu laiku, piemēram, šobrīd nelasu daļtūru, es lasu biogrāfiju, Ataturka biogrāfiju, ja, tad modernās Turcijas dibinātāja. Bet es vienkārši pērkot grāmatas, es viņas sakrāju kaudzītē. Un tad ir dzīvē posma, kad tu viņus lasi, piemēram. Tas tās uztais Pizas torni, ja? Jā. Vienu brīdi man tas posms bija, piemēram, kad tu to vīrusu noķer un ir mājās jāpaliek. Un tad tev, kā saka, bērni netraucē un neviena nav, tu mājās brīnišķīgs brīdis palasīt kaut ko, kas Slimība kā brīnišķīgs brīdis. Jā. Tev kaut kāds laiks izdarīt ir. Bet tagad es esmu sapratis, ka ar to nepietiek, vienkārši par reti slimoju. Tas ir numur 1. Vienkārši grāmatas gribās joprojām pirkt. Tad ir kaut kāda, es tā paņemu līdzi un palasu apzināti, kaut kur aizbraucot un tā, lai ir kaut kāda grāmata, ko es varu palasīt un darīt. Un kā es sākumā teicu, man patīk vēsture, man patīk lasīt par vēstures grāmatas, dažādās valodās, kuras var māku lasīt. Bet es apzināti jaucu viņas ar daļturu, tāpēc, ka tas ir daudzveidības jautājums. Jā. Sporta aktivitātes? Vairāk skatos, kā rīkojos. Patīk pastaigāties pa mežu. Pastaigas. Tagad ir brīnišķīgs iemesls, ir suns, jā, tā kā caur to var izvadāt un darīt, bet man... No rīta nevingro? Nē. Pēdējā brīdī pamosties. Man bērni ceļās uz skolu, man ir sirdsapziņas pārmetumi. Viņi patiesībā meitenes ir apzinīgas, viss ir ļoti kārtībā, bet man ir sirdsapziņas pārmetumi, ka viņas celtos un tētis turpināt čučēt. Tas būtu tā kā nepareizi manā galvā. Tad es ceļos tomēr līdz ar viņām, bet es galīgi neesmu noskaņojumā, ka es kaut ko teicu. Es saku vēlreiz, es neesmu agru rīta, tas nav man. Es esmu bijis veselu dzīves ciklu, ka esmu sācis strādāt 8 no rīta, jau pirmās darba sarunas un tikšanās un tā. Un es esmu pilnīgi sapratis, ka šis ir darba ritms, kas nav radīts man. Bet tad tu vēlēji gulēt? Man ir 3 diplomu darbi, kurus esmu uzrakstījis. Viņas visas uzrakstījis naktī. Visas 3. Naktīs, ne jau vienā. Radošākais darbs. Vislabāk, es esmu tagad vecākam paliekot arī, kādreiz jau varēju līdz 2 naktī tusēt, nākamā rītā celties augšā. Tagad tā vairs negribas nākamā rītā. Bet vislabāk es jūtos, sākot no kādiem 3 pēcpusdienā, es tā riktīgi varu ierunāties. Jā. Man brīnišķīgi piemēri bijis, kad es iestādi vadīju ekonomikas ministriju, valsts sekretārs,
Man bija 2 faktiski atbildīgi cilvēki, katrs pa savu vietu, kur viens katru rītu ieradās darbā 7:25. Katru rītu darbā 7:25. Kaut kā nevajag. Nevajag. Vienkārši, jo tas neviens netraucē, varbūt pastrādāt, var kaut ko parakstīt. Un es novērtēju, tas ir tas moments, un savukārt otrs nāca 9 izspūrs. Nu tā, jā, un pēc 3. kafijas iegūst savu īsto vietu. Jā, un tā. Bet strādāja līdz 8-9 vakarā, mierīgi tur kaut ko rosījās. Ja. Un tas, tā ritma atrašana ir ļoti svarīga. Es saku vēl vienreiz, man ir liela daļa dzīves bijuši kaut kāds tur, kad plānošana sapulces ir kaut kādos 9 no rīta. Ja es pats viņus organizēju, es nekad neorganizēju 9 no rīta. Es organizēju 10, 11, tas ir, es vēl neuztveru tik labi to informāciju 9 no rīta. Atzīstu, tas ir tā, bet tāds man ir tas ritms. Okay. Pēdējais kultūras pasākums, kuru tu esi apmeklējis? Svētdien biju uz kino ar bērniem, amerikāņu filmu noskatījos multfilmu Moānai otrā, tagad viņas ir Vajanai otrā daļa, bet tas arī kultūras patēriņš ir, jāaiziet ir, jā. Un pirms tam man jādomā, kurš bija tieši pēdējais, man tāda galvā pārgājis. Nu, es teiktu, ka es biju uz Jāzepu Valmieras drāmas teātrī. Teātri apmeklē reizēm? Diezgan bieži. Diezgan pat bieži? Jā. Un operu un ar ielūgumiem vai pats pēc biļetes? Es nekad neesmu bijis kultūras ministrs, caur to man nav izveidojas paradums ar ielūgumiem iet. Šad tad es dabūnu ielūgumus, bet pamatā es tomēr eju uz pats ar savu biļeti. Tomēr pats pēc. Nē, bet tas, man liekas, pilnīgi normāli. Latvijā ir lēti kultūras pasākumi. Mums nav dārga kultūras pasākumi. Es zinu, ka vienai daļai liksies, ka tā nav, ka 25 vai 30 eiro biļeti ir ļoti daudz, bet es katreiz tiem cilvēkiem saku, es iedomājos, es samaksāju 30 eiro par operas biļeti. Un tur ir 60 cilvēki orķestra bedrē, 30 cilvēki korī, nu vēl tur, es nezinu, 7-8 solisti un diriģents. Ja. Jums ir 100 cilvēki atnākoši un spēlēt, jums par to samaksāja 30 eiro, 30 cents par katru cilvēku 3 stundu darbu. Vai ne? Jā, un tas vienkārši smieklīgi. Kaut kā tā. Jā. Nu, klausies, tagad tev ir enciklopēdiskas zināšanas, kā es esmu dzirdējis. Ko vārds Rīga nozīmē? Rīga? Nu tur par to ir strīdās zinātnieki, jā, bet skaidrs, ka tur visticamāk tā upes vārds ir bijis tā loma un tā vieta ir bijusi, bet tā Rīga tāda ļoti interesants no tā koncepta, ka tie vācieši to vietu atrada, bet tie lībieši, kas te pirms tam dzīvoja to vietu, nemaz tā baigi atraduši nebija. Bija 3 reizes mēģinājuši apmesties, bet nebija sanācis tur pēc tiem arheoloģijas. Bet upes vārds visticamāk ir vieta. Bet ko tieši tas ir bijis, tur ir vairākas teorijas, ja, par vieta un tad visādi tur pavārdi un vietvārdi, kas ir bijuši ap to laiku. Tā kā tur precīzi atbildes nav šajā jautājumā. Bet tas ir labi, lai ir bišķi mīkla par Rīgu. Vai ne? Jā. Nu, klausies, Rīgas mēram būt, tas ir tomēr baigi augstumi, bet to tā kā no augstumiem bail esot. Nesagriezīsies galva un tā. Nu, nesāks panikot. Jā, nu tas man ir jāatzīst. Pie tam es sāku domāt, ka man ir kaut kur jālasa, kāpēc tas tā ir, jo es neatceros, ka manā bērnībā man tā būtu bijis vai pusauģu vecumā es mierīgi varēju kāpelēt, visu kaut ko darīt. Bet kaut kā dzīve ejot uz priekšu, varbūt tas ir kaut kā ar vestibulāro sistēmu vai kā teikt, bet man nepatīk tagad augstums, un ja es varu nekāpt Tarzānā pa mežu vai tam līdzīgi, es no tā izvairos. Ja? Kaut kā droši vien būs jāpārvar pašam sev, lai pāroz robežu, kaut kā ik pa laikam es ar bērnu. Laiks ir izpletni. Oi, tas būtu liels izaicinājums. Kaut gan ar izpletni noliekt, varbūt pat mazāk bailīgi nekā man vairāk biedēja, piemēram, ar to gumiju noliekt no tilta. Jo ar izpletni tu tomēr ir instruktori kopā lec, viņš vismaz, ja nu kas tad, kā saka, dzīvos vienā gabalā kopā nonāks. Ja? Bet par to gumiju varbūt būtu lielākas bailes. Bet mēramats otrā stāvā kabinets nav tik traki. Tur saka, man nav, man tādā ziņā nav, es varu lidmašīnu lidot, man nav bail, pār tiltas var pāriet, pat pār gājēju tiltas var pāriet, kurš tur ir šaurāks un tā tālāk. Tā man nav, bet es saku, ja man ir jāiet
Es pie kraujas malas mierīgi varu stāvēt, bet ja tā kraujas malā būtu dēlis uzlikts un man būtu jāiet pa to dēli, tad es justos tā diskomfortā šo jautājumu. Es pat, kad skatos kaut kāds video, kur cilvēki tur karājas, nevis mākslas filmās, bet tā kā uzfilmās, viņš tur karājās pie kaut kāda dēļa malas un turās, man liekas, ka šausmas tūlīt tas cilvēks nokristīs. Labi, paldies tev priekš. Paldies. Pirmās reizes Ziemassvētku tādā atmosfērā mēs sauksim to par vizītkarti. Un nākamreiz jau runāsim konkrēti par to, kas nenotiek Rīgā un kam vajadzētu notikt. Un uzreiz saku, lai ir skaidrs, runāsim arī par konkrētiem darbiem, kuri būtu jāizdara. Un arī vēl precizējot pat pirmajā gadā, ko tieši darīt. Ja? Tā kā šis bija mums tāds vairāk izklaides raidījums, lai mēs paši iepazīstamies un jūs iepazīstinām. Un es vēlreiz atgādinu vienu lietu. Neviens no kandidātiem nevar zināt, ko otrs sarunājas, jo mēs raidījumus filmējam vienā dienā paralēli. Protams, pamīši tie iznāks pirmdienās katru nākamo pirmdienu. Vēlreiz pateikšu, kāpēc ir tieši šie divi pretendenti, jo šie divi ir pret esošo varu, ir gatavi diezgan krasām izmaiņām. Principā sakarīgi džeki. Un tā, un paldies Balzam Bāram restorānam par viesmīlīgām telpām. Paldies Next Ivāns Salts. Ļoti labi sajūt, ka izskatās kā īsti cigareti, vai ne? Un paldies Jurim Pūcam par pirmo, tā teikt, iepazīšanās raidījumu. Paldies. Paldies. Gatavojamies nākamajam. Paldies. Paldies tev.